Tad esam sākuši apstrādāt ar materiālu NHU, ja, kas ir apakšas apstrādes materiāls. Un tieši šis ir paredzēts būt uz rūsas virsū. Jā, amerikāņu materiāls. Nav tā kā bituma maisījums, ja, kur ienotīra apakšā rūsa. Esošo rūsu viņš, protams, viņu neiznīcinās, ja, bet viņš viņu apstādinās un to procesu visu diezgan neizkavēs. Viņš ir, protams, ļoti draudzīgs par gumijām. Ja, viņš nebojā visas gumijas, kā apakšā caurules, ja. Plasmasas daļas viņš arī nenotek karstā laikā, kā ar dažiem citiem materiāliem. Katru gadu nav jāatjauno, tikai varbūt tās vietas, kur, kā saka, akmeņi nodauzē, ja pieņemsim šīs vietās, visdrīzākais, kur varētu pie aizmugures tilta. Varbūt ir pāris vietās būs pēc gada jābrauc, jānopūš vēlreiz tās vietas, bet tas nav jāveic pilnā apstrādes cikls, kas ir kā šobrīd. Ja. Materiāls ir tāda īpašība, ka viņš ļoti labi izplatās, viņš iesūtas visās porās iekšā. Viņš arī nav toksisks, arī nesatur nekāda veida šķīdinātājus iekšā.